Hei, jaunā darba nedēļā, bet nu jau ir vakars. Šodien negribēs neko baigi filmēt. Nebija arī ko filmēt, jo uzkrāvu kafijas krūzītes priekš McDonalda un tagad esmu Dublinā ostā. Reāli diezgan liels pūtiens bija un prāms pa stundu kavējās, viņam bija 6 jāienāk un tagad ir pulkstens bez 10:07, tātad 50 minūtes apmēram. Bet nu tas tā. Rītdien no rīta 9 ir izkraušanās un, cik es sapratu, laikam ir rītdien arī apskati jāiet piekabēs. Tā īsti neiebrauc tajā pasākumā, bet nu labi ir un ļoti iespējams, nu 90%, kad būs gaļa uz Angliju un visticamākais Londonu. Kā man nepatīk, bet nu neko darīt. Jā, un, protams, ostā ir sastrēgums, jo te, ka brauc ārā, tu muitnieki vienmēr pārbauda un kaut kā tā, jā, tā kā jāielai degviela ir, degviela man arī uz sarkano, viss man ir beidzies, AdBlue man ir 6% degviela, man ir, iededzies, kad jāpapildi, viss kā nākās, labs ir, laižam jāsalai degviela ir un, jā, un tad jāstājas uz pauzīt ir. Labrīt no Dublinās! Šī nakts bija ļoti interesanti, lai neteiktu vairāk. Tātad vakardien, kā zini, man nebeidzās, bet iedegās degvielas lampiņu. Protams, kā Anglijā nepildīšu, atbraukšu uz Īrijas, apildīšos. Satik pazīstam, mēs prām bijām kopā ar bijušo kolēģi, un šis izbrauc pirmais no prāma ārā, aizbrauc pēc tam, viņš man zvanīja, saka, cirkulī ir vieta, vai brauc šurpam. Es braucu, viņš saka, bļāviens, reku tikko viens jau iestūmās, pēc kaut kādu brīdi uzreiz, praktiski minūti, divas uzreiz bija viena mašīna brauc ārā, neko te jau, zin kā, te jāķer ir moments, kad varēs noparkoties. Es, protams, ka noparkojos. Vakarā eju gulēt, ieslēdz night heater, man parādās, ka degviela pamaz night heaters neiet, un pa nakti kaut kādi 6 grādi bija, nost. Cik augsts bija vienkārši. Bet neko darīt. Dzīves esmu, degvielu esmu salējis, AdBlue esmu salējis, jābrauc izkrauties, bet gad laižam. Jā, atbraucu te līdz izkraušanos. Man ir 9 tikai vēl ir pusstunda un man liekas, tas pēdējā reize, kad te bija, tad viņi tā diezgan arī, ja 9, tad 9, ātrāk viņi neņēma. Un, jā, šitā kompānija ir interesanti, ja tu nāc ar, saldēto, viņi nāk tev temperatūru mērīt. Un ja tev temperatūra nav, dari, ko tu gribi, viņiem vajag temperatūru, lai ir kaut kāda tur mīnus, es negribu samelot, kaut kāda mīnus 18 vai kaut ko. Un, man vienreiz bija, es atbraucu un viņiem nepatika man temperatūra, tad es sēdēju un gaidīju, kamēr uzliku vēl uz kaut kādu mīnus 25, lai riktīgi viss atdzies, bet, cik tu vari, tik tu arī atdzesē viņu. Kaut kā tā, bet, šoreiz man ir kafijas krūzītes iekšā, priekš McDonalda un tā temperatūras problēma atkrīt. Labi, ir jāsēž, jāgaida ir un tad jau redzēs, kas tālāk, iespējams, ka piekab būs uz apskati jāvēl. Tā jau manīs. Tā, izkrauši ir 1:16, bet labi ir, jāiztais durvis ir un tad jāuzzvan uz office ir.
Kaut kā tā. Jārauj durvis ciet un jābrauc. Jā, nē, jāuzzvanas pirms bossam. Labrīt, 17. aprīlī, 11:05 no Īrijas. Jā, tā kā es vakardien apstājos, tā es vēl joprojām stāvēju, dzēru kafiju. Un tad šodien pazvanīja, man jābrauc ir uz Jardu, un rītdien it kā piekabēja apskati ir, tā kā vismaz kaut kāda kustība notiekās, un tad jau redzēs, kāda rītdien būs plāni. Jā, reāli Īrijā tāds, diezgan augsts ir, es biju izkāpis ārā, un nepatika man tas laiks. Neko darīt, jādod virsū, būs ko redzēt Īrijā. Tā kā gāžam! Jep, un šī jau ir Ziemeļīrija. Tepat īsti zīme nekāda nav, kad tu piebrauc no Īrijas Ziemeļīrijā. Nekas, te jau liels gabals nav, man sanāk mazliet pa Ziemeļīriju un pēc tam atpakaļ Īrijā. Tas ceļš ir līdz Jardam. Bija vēl viens tāds bišķiņa ekstrēmāks, bet pa to es nelaižos braukt. Vienreiz tur izbrauc, tur ir jāķer milimetri, man negribās to darīt. Tā kā jā, labi, laižam tālāk. Tā, redz, cik ātri bija izbraucis fiks Ziemeļīrija un atpakaļ Īrijā. Šitā mazā pilsētiņa pusi ir Īrijā un pusi ir Ziemeļīrijā, baigi labs. Bet šitas te krustojums, kur es griezos, tas autobus, tas jau man bija tāds neliels vāti nobiedni. Un pēc tam nākamajā sastājās tie mazie vāni pusiņi. Es jau vairs nevaru izgriezties tur. Galvenais, ka tas pusiņu viņš gribēja taisīt labo pagriezienu, viņš jau varēja mierīgi taisīt to labo pagriezienu, vienkārši, kad nezinu, vai cilvēks pirmo reizi ar tādu busiņu brauc vai kas, bet, tas bija kaut kas interesants, jā. Un vēl atlikuši 27 km līdz Jardam, tā kā, jādo virsū.
man savu kompāniju. Jā, labs. Šitāds ret, ka dabū redzēt. Ne, nu viņa vieta, nu šitie noteikti, ka laiž uz mūžu mājām projām. Bet viņi jau tik to nesaprot, viņi domā, ka viņi brauc ekskursijā. Ko? Jā, pabraucam mazliet citādāk auto ir. Jā, atbrauc te līdz Jārdam un, protams, kad nomazgāju mašīnu, pārbaudīs piekabu, lai rītdien var uztaisīt testu un viss. Jābrauc ir iepirkties uz veikalu. Paņēmu busu un tīri tā neko vērķīts. Uztaisīšu apskata pa busu. Bet nē, fein. Kaut kāds Renault buss, es pat nezinu, kas šitas tāds ir īsti, bet kaut kāds Renis ir. Tā, atbrauc līdz veikalam. Vakars man ir Donegālā. Jā, un paņēmu kompānijas busiņu un atbrauc. Jānopērk kaut kas. Ir tā neko aparāts, bišķi savādāk ir braukt nekā Volvo. Bet labi ir, šodien noteikti, ka būs jābeidz filmēt, jo tur tajos laukos taču nav ko filmēt. Varbūt jāpastās kāds kino un viss, un rītdien ir apskata. Kaut kā tā, jā. Tiekās rītdien. Labrīt! Kas šodien ir? Ceturtdien, jā. Kustamies uz Omu. Tas ir, man liekas, ka Ziemeļīrijā tas ir. Es īsti neesmu pārliecināts, bet nu laikam. Jāsavāc ir tukšā piekabe. Un tad laikam jābrauc ir krauties uz Dāniju, Zviedriju. Nu tā es vakardien kaut cik noskaidroju, bet nu tas jau vēl nav tā akmenī kalds. Zin kā, šeit viss mainās, var teikt, pa minūtēm, nē, nu labi, pa stundām te viss mainās, tā kā kaut kā tā, jā, tā kā braucu tagad solo un bez piekabs, domāju. Un, jā, tā jau redzēs, ceļš apmēram ir tāds pats, kā vakardien bija tie šausmīgie kalni un šaurie ceļi un kaut kā tā, jā. Šoreiz man liekas, ka būs vēl trakāk, nevarēs pabraukt, jo reāli bez piekabs tā mašīna lēkā, nu, tagad tādu vārdu apmēram. Labi, beigs runāt un laižam.
Piekapu dabūju. Tagad ir jābrauc uz iekraušanos. It kā man bija rakstīts, ka 4 ir iekraušanās, bet tikko uzrakstīja, ka krāvi ir gatava, var braukt. Un nebūs Zviedrija, brauksim uz Angliju atkal. Super! Jā, mišķi redzēt aizrāvne tur, blin, man bija kājas stīvus. Bet kā man tas izdevās, es nezinu, tāpēc, ka es laikam to Google Maps braucu. Jo vienā vietā es zinu, kad es braucu kaut kur pa kreisi, bet tas bija laikam nākamajā krustojumā. Un izmauc cauri dzīvojamam rajonam cilvēkiem acis uz kātiem. Karoči tā, jā, bet 20 km, tagad visu laiku tik taisni, brauks un skatīsies. Bet jā, laba adrenalīna deva, tiešām ļoti laba adrenalīna deva. Bet es vairs negribu pietiek šodien. Izrādās, traktors ir mīksto dabūjis. Jā, šitas ir tipisks īrijas ceļš, Lai samainītos tā bišķi jauši šūpina, lai spoguļi ir garām, un tad jau var samainīties. Vismaz man tā šķiet, ka tā ir pareizāk. Sākās vēl labāks ar krūmiem malā. Tātad ar nelielu adrenalīnu devu atbraukt līdz piegādei. Iekraušanos tā. Un jābrauc pie Rams, bet Rams ir tāds ļoti interesants. Un šoreiz es gribētu Eiropas mašīnu, jo jālauž uz aklo pusi. Jā, te izskatās tādā tā kā maz beķerei varētu būt laikam, jā. Un tad īsti nesaprotu, viņš teica, pēc stundas būs gatavs. Kas tā man? Kur man steigties? Man vispār bija 4, tā jābūt tagad ir pulkstens 2. Tā kā es jums parādīšu tās rampas, vienkārši. Starp šitiem betoniem jātrāp ir iekšā. It kā jau nav nekas traks, ja tāpat ņemot vērā. Vieta jau ir ļoti daudz, te jau var tā kārtīgi izvilkt un bišķīgi iegriež un viņi aiziet tāpat rampa. Bet vienalga, labi, būs ko patrenēties maz.
te ir tādi ceļi. Nu, var teikt tā, kad nu, tagad treniņā apmēram kaut kādā mugurslapi, pierslapi, viss, es vienkārši tā nosvīts. Nu, te tie ceļi reāli ir jāķeras. Nezinu, ja man dienā būtu pa viņiem jābrauc, es nezinu, te ir vāks kaut kāds pilnīgākais. Bet zini, kas labākais ir tas, ja nāk fūra pretī, tad tu zini, ka tu esi pareizo ceļu, ka tur nav nekāds pilnīgākais draņķis. Iepriekšējais ceļš, pa ko es braucu, nu, reāla traktoru, nu, es apstājos, iebraucu tādā kabatā, tad varēju samainīties. Bet, nu jau es redzu pazīstams pilsētas nosaukumu Virģīnija, tad jau ir skaidrs, tad jau esmu uz pareizo. Šodien būšu tik daudz nobrauc pa tam nacionālkām īri. Es, man liekas, visā laikā, cik es te īrijā strādāju, neesmu tik daudz nobrauc pa nacionālkām kā šodien. Labi, laižam, šitas jau normāls ceļš, te var mierīgi zipāt 90, nav jābrauc 65. Labs. Bet, nu jā, bija feini. Pieredze, kā saka. Jā, līdz ostai arī esmu ticis, un pēc stundas prāmas baigi feini viss sajies. Jo es domāju, ka es nedabūšu visus, tos muitas, tos numurus, kas nedabūšu, bet kaut kādi 70 km pirms ostas puses uzrakstīja, ka numuri ir, un viss jābrauc. Labi, jātais check-ins. Labrīt, Anglijā! Jā, pabeidz tikko taisīt dalīto pauzi, bet šoreiz bija tādā normāli dalītā, cik viņa var būt normāli tā dalītā. Jā, uz prāmu sanāca kaut kāds 4 stundas laikam, un tad tagad piestāvēja tās 7 laikam, cik vajadzēja klāt vēl viss. Un līdz izkraušanos ir 270 km. Visu nakti tas friģis rūts, man liekas, ka viņi iekrāva iekšā nesasaldēt, un rēķiniem viss ir jāsasaldē. Es jau biju uzlicis non-stopā uz prāmu jau, lai iet, lai viņš dzesni saldē riktīgi, un tad tagad arī visu nakti, un es aizmirsu noņemt noslēgšu non-stopā rūts, un šorīt no rīta pieceļos, jā, protams, ka ir -22, bet uz laika rūts, neko darīt. Kaut kā jau īstenībā, ka aizmieg, tad maz nedzird to friģu. Tā, it kā izkraušanās ir 1, tagad ir pulkstens 8:09. Es būšu mazliet ātrāk, tur kaut kādu pusotru stundu. Kamēr vēl pa nacionālkām izbraukšu, viss, tā arī būs kāda stunda iepriekš, es būšu tur, tas nekas. Varbūt iebraukšu kaut ko kafiju padzert. Kaut kā, jā. Bet, jābrauc. Es te tā braucu un domāju, pēc īrijas vakardienas jaudīgajiem, platajiem ceļiem, šite liekas, man likās, ka te ir šaurs. Šite ir labs. Šite ir labs, točinu. Jā, interesanti. Bet vakardien, es nezinu, man liekas, tiešām bija lielākā daļa, es nobraucu tikai pa tiem šaurajiem mazajiem ceļiem, jo, citādāk, kompānija atrodas kaut kur laukos vidū, kā tad tu citādāk tik pie viņas, normāls ceļš jau tur nav. Jā, interesanti, vēlāk varbūt jāpapēta Google Maps, kā es tur īsti braucu. Es izbraucu ārā uz, tur tajā Virģīnijā, es īsti pats nesapratu, kā es līdz turienai tiku, bet, kaut kā es tiku, jo Google Maps saka tā, Garmins saka tā, beigās sāk skatīties, kā Google Maps tur iesaka visus tos ceļus, un viņi jau vilk uz galīgi mazajiem kaut kādiem L ceļiem, un tā ir pašnāvība, ja tur iebrauc iekšā.
Tur ir tā vieglo nevar samainīties. Tāpēc es beigās domāju, labi, braukšu kā Garmins ved un viss. Un tad atdzīvojās TomTom brīnums, nu. Jā, interesanti, kāpēc viņš tā atdzīvojas, varbūt sakratījās uz tām bedrēm. Nezinu. Tagad vēl joprojām darbojās. Un tas ir cilvēks, kas staigā, kas liek internetā bildes. Baigā kamera rokās. Šitajos lielajos trukstopos, kas ir pārsvarā, nu, šitie staigātie spoteri, kas tais bildes. Jā. Mans parkings līdz pirmdienas rītam, reku tais vien bildu tūlam. Hei, šī nedēļa ir noslēgusies. Tādā īstenībā diezgan neproduktīva nedēļa. No 7 dienām es strādāju precīzi 3. Un tas man īsti tā kā nepatīk. Jo, labi, tas tā, kāpēc man nepatīk. Kas zina, tie zina, kāpēc. Un, protams, atkal esmu tajā pašā parkingā, kur pagājušo nedēļu bija. Nu, reāli, nu, te nav ko darīt. Lai aizbraukt uz Manchesterā vajag 2,5 stundas, tas nekas, ka Manchester te patās ir, nu, ar sabiedrisko, es domāju. Un reāli zaudēt kaut kādas 3-4 stundas turp apakaļ, nu, jā, kaut kur tā apmēram ir, jā. Nu, nav to vērts un aizbraucot uz turieni, ja tur uznāk kaut kādas lietas, nu, labāk kaut ko liederīgi izdarīt, vai ne? Nu, iztīrīt mašīnu, piemēram, kamēr ir saule spīd. Bet es skatījos, šodien lietu nesolu, tā kā varēs šodien rīt tīrīt. Jā, vakardienas izkrāvu to vienu izkraušanu, tos saldētos cepums, viss, un atbrauc uz šejienu, darbdiena beidzās. Jā, bet nezinu, vai tas bija pluss vai mīnus, bet dabūju īrijā pabraukt pa mazajiem ceļiem. Protams, ka tā jau ir atkal kārtējā pieredzīta tāda, jo reāli es īrijā pa tiem maziem ceļiem nebiju braucis. Nu, teiksim tā kā šonedēļ kaut ko iefilmē vai varēs saprast, nezinu, bet, nu, tad jau redzēs, vai ne? Jā, tā kā nākamnedēļ pirmdien laikam iekraušanās Liverpoolē ir. Es nezinu, vēl nekāda informācija nav, bet tā man teica. Tā teica, vakardien brauc uz Līmu servisu. Tā es 45 un pirmdien iekraušanās būs. Un tad laikam otrdien ir izkraušanās Ziemeļīrijā. Un tad visticamākais, ka būs gaļa uz Angliju, kas man ļoti nepatīk. Jā, kaut kā tā. Paldies, ka noskatījies. Nu, neaizmirst ielikt to laiku un tiekamies jau nākamajās epizodēs. Lai veicās!